26. janvāris. Ne tikai skaista un saulaina ziemas diena, bet arī diena, kad iesākās Skrundas novada pirmās atklātās ziemas sporta spēles. Tās ir pirmās spēles pēc novadu izveides, kas rīkots ar mērķi piedāvāt Skrundas un kaimiņu novadu iedzīvotājiem piedalīties 12 dažādās sporta disciplīnās. Tāpēc Skrundas novada sporta organizatori nolēma sacensības rīkot vairākās nedēļas nogalēs, ne tikai Skrundā, bet arī citos pagastos, lai būtu iespēja piedalīties vairākos sporta veidos. Rudbāžu pagastā notika pirmā piedāvātā hokeja disciplīna un pārsteidza organizators ar lielu atsaucību, jo pavisam piedalījās 9 komandas. Tās bija sabraukuši no Skrundas, Rudbāžiem, Nīkrātes, Slaidiem, Čikuriem, Pampāļiem un Jaunmuižas. Pēc rezultāta apkopošanas pirmās 3 vietas tika sadalīts starp viesu komandām, mājiniekiem neatstājot nekādas cerības.